Pat nav jāvelk vats, viņi ar tālvadību piedāvā Makitas baterija ir iekšā. Top ejošākais modelis 14-16 tonu, bet var likt no 12 līdz 21 tonnai. Šī augšējā daļa, tas ir tā kā papildu aprīkojums, vai ne? Jā. Viņam vajadzīgs kāds speciāls papildus hidrolīnijas, vai kā viņš kustās? Vajag 2 hidrolīnijas standartā apakšas lejai, pašai Tas lielās, spālei, kas ir lielai, jā, lielās. un šeit ir ar pašam pakotājam. Protams, uz atsevišķām līnijām, uz atsevišķām, lejā jā. ir lielitrāžas, augšā Jā. ir rotācijas Jā. līnijas, vislaiz klāt. Caur vienu no lielās nevar atvasināt? Var. Rūpnīca jau piedāvā gatavu risinājumu, tad tikai jāievelk vadiņš ar vienu podziņu. Tad tu kabīnē pārslēdz, pasaki viņam, kas viņam jādara, vai nu jāliek lielāk nēble vai mazais atvērties. Jā. Okay? Un ir versija pat automātiski, ka tev nav jādomā, te viņš pats nokniep un šis automātiski staigā. Tik atkal uz izkraušanu atkal jāpiespiež podziņa ir. Precizēsim, tu kniep koku, Jā. spied, lai tā funkcija turās, viņš pabeidz kniept koku un tad aiziet tā funkcija pārtver. Pārtver, viņš tur, jā. Un tad ar elektrisko pogu tu Lai tu vienkārši vari aktivizē, izkraut, lai jā, atvērt atvērt vaļā, jā. Man liekas, tas ir pats ērtākais variants. Tas ir jo tu pats vienreiz ērtākais, piespied ātrākais, un jā. viņš nokniep un satver. Vēl piedāvā, pat nav jāvelk vats, viņi ar tālvadību piedāvā Makitas baterija ir iekšā un tev ir bez vadu. Nav vats jāvet iekšā. Klausies, bet tas jau tad ir labāk, jo tad tu vari mainīt starp ekskavatoriem. Jā, Tev nekāda instalācija nevajag, jā. ja tu paņem. Un šeit mēs redzam, manuprāt, tā ir S-tipa skandināls. S60. Ja tev vienalga kāds ekskavators slēdzies klāt jā. ar tālvadību, man patīk. Jā, ir tāda versija. Tad tu vari saimniecībā 3-4 dažādi ekskavatori, bet viņus vari mainīt to aprīkojumu, kur tu gribi likt virsū. Labi. Jā. Lielāks atvērums, ne jau lielākiem kokiem. Nē, vairāk tas krūmiem. Krūmiem, tieši tā, jā, krūmiem, lai varētu paņemt vairāk. Ne tikai rakšanā, es domāju, tas ir tas stāsts. Jā. Ekskavators jau nav tikai celtniekiem ceļu būvē, viņš ir arī zemnieku saimniecībā. Ekskavators, lielāks vai mazāks, viņš noteikti noderīgs, kad operators nestūrē kombainu vai traktoru ziemā. Tieši ziemā, jā.